Aizmaršīgs priekšstats daudziem, ir tīpaši jauniešiem, ka ceļu satiksmes noteikumi ir saistoši tikai mašīnām. Tā nav automobīļiem regulējums. Jā, viņš ir plašāk, bet arī mikromobilitātes rīkiem ceļu satiksmes noteikumus vispārējais prasības neviens nav atcēlis. Līdz 30. aprīlim mēs bijām pārbaudījuši 500 braucējus, kas ir bēdīgi. 175 no tiem brauca bez atbilstošas vadītāja apliecības. Mēs sākam apzināties to potenciālo risku tikai tad, kad jau kaut kas noticis. Var taču to darīt iepriekš. Esiet sveicināti podkastā Droši vien nedroši. Šī ir tā vieta, kur mēs apskatām drošību no daudzām tās pusēm un aspektiem, apgāžam mītus un sniedzam padomus. Un, lai sniegtu padomus pilnvērtīgi, studijā aicinām arī ekspertus. Un šodien pie mums viesos ir Andrejs Aronovs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks. Sveicināti! Paldies! Kā ir, jūs pats izmantojat arī kādu mikromobilitātes rīku, jo mikromobilitātes rīki ir šīs dienas tēma? Man pašam ir elektroskrējējums, reģistrēts ar apdrošināšanu, ar visu. Un vadītāja apliecība. Arī. Bet nav noslēpums, un visticamāk, ka tā arī ir taisnība, ka mikromobilitātes rīki, tātad elektroskrējriteņi, elektromopēdi, stāvdrāži un viss pārējais paliek aizvien vairāk un vairāk Rīgas ielās. Vai arī proporcionāli pieaug dažādi negadījumi saistībā ar tiem? Viennozīmīgi, jo viņi parādās vairāk, jo vairāk ir, incidenti, kuros piedalās nosacīti cieši arī šo te braucamrīku lietotāji. Un kādas ir tās būtiskākie negadījumi, kādēļ tie rodas? Par negadījumiem mums būtu grūti komentēt pašu to dabu. Tas vairāk ir valsts policijas jautājums, jo viņi izmeklē. Bet tas, kas ir redzēts, tā ir droši vien ir zināmā mērā pārgalvība no to lietotāja puses. Jo nevienmēr braucēji ievēro visus piesardzības noteikumus, es teiktu tā, aizmirst par pašaizsardzības instinktu. Otrs moments, tas, ko mēs esam redzējuši vairāk kārt, ir arī zināmā mērā necieņa no klasisko automobīļu vadītāju puses. Tas konflikts starp braucējiem, kurā celonis ir, atšķirīga izpratne par transporta līdzekļu kategorijām. Man ir mašīna lielāks braucamais, tā kā zuda malā, ja es pirmais. Tas ir viens, un otrs arī, tas, kad pirmkārt, viņi diezgan strauji brauc un nepavelti. Tā kā mēs visu laiku sakam, lai cik sakrāla neliekās tā frāze, tad ceļu satiksmes noteikumi ir rakstīti ar asinīm. Wow. Un, ja ir paredzēts cilvēkam, ka viņam ir jāpiebremzē pirms pieņemsim šķersot gājēju pārēju un jāpārliecinās. Es sapratu, ka daļai no, tiem braucamrīkiem viņam ir zināmā priekšrocība, ja viņi bauda arī gājēju priekšrocību. Bet ir jāatcerās, ka apturēt to savu 30 kg vai 20 kg vērķi vai pat vieglāku ir stipri vieglāk nekā pieradīt savu taisnību, bet 2-tonnīgo, to metāla pat ne klūci, bet kaut kādu konstrukciju, kas pārvietojas, inerces spēku neviens nav atcēlis, un fizikas likumu mazai kategorijai arī neviens nav pārrakstījis vai atcēlis. Man starp citu bija šāds gadījums, es gan drīz, paldies Dievam, es paspēju nobremzēt, es braucu ar mašīnu, un es griezos ārā, un tur bija gājēji pārēji, un es aizietu cilvēku pa gājēji pārēji, tur brauc kaut kāds ar to savu stāvdrāzi. Un es palaidu tos gājējus un sāku braukt. Viņš vienkārši fiks izdomā uzgriezties uz tās gājēju pārējas. Es knapi varēju nobremzēt. Tā kā es būtu notriecis viņu, es droši vien būtu vainīgs, vai ne? Bet viņš vienkārši tur ir 2 sekundes. Nē, es varu pateikt, droši vien tāpēc ir vajadzīgi laikam tie video reģistrāti vai savādākas visādas fiksēšanas iekārtas, jo jūsu aprakstītajā gadījumā tā stāvdrāžu lietotājs ir rūpi pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus. Viņam vajadzētu iebremzēt, vai ne? Ir vēl nākamais moments, ja gadījumā cilvēks piedalās satiksmē braucot pa brauktuvi, tad viņam jāievēro attiecīgi spēles noteikumi, kas ir brauktuvei. Mēs nereti redzējām, pieņemsim Zemgala gata krustojumu ar Brīvības ielu. Tur ir tāds, es sapratu, ka liels krustojums, tad kamēr mašīnām ir sarkanais, kamēr visiem deg aizliedzošais signāls, tad gājējiem iedegas zaļais. Un tad viņš no tās brauktuves braucot, pat nebremzējot, smuki pārbrauc uz ietītes un tālāk mēģina šķersot to krustojumu tā kā parastais gājēji.
Tas arī ir aizliegts, un īstenībā, tad, kad mēs pieķeramies sodam. Okay. Izstāstiet tagad, kādas ir tās kategorijas un kurš drīkst darīt, pa kurieni braukt, vai vispār tas ir kādam skaidrs, jo, man liekas, ir vienkārši tik daudz to aparātu un tik daudz katram noteikumu, ka tu vienkārši paņem un nošaujies. Es mēģināšu izstāstīt pilnīgi visu, es pieļauju iespēju, ka te vajag rādīt ar piemēram ar kaut kādu infografiku, citādi tas nav iespējams. Tātad visu pirms mums ir velosipēdi kā tādi, kam ir zināmi kaut kādi noteikumi vispārēji, un tad pēc tam izdalītas vēl kategorijas elektrovelosipēds, pašgājēju velosipēds. Okay. Tāda atšķirība ir no tiem motoriem, no jaudas, tad velosipēds, tas ir klasiskais velosipēds, proti braucam rīks, kurš minams uz priekšu, minot pedaļus. Tāda ir elektrovelosipēds, tas ir tāds pats velosipēds, tikai kurš ir aprīkots ar kaut kādu elektropiedziņas motoriņu, lai gan paredzēts, ka var būt cits, bet es nesapratu, kāds cits vēl varētu būt elektrovelosipēdam. It kā viss ir pateikts. Jā, tad attiecīgi tas ir tas braucamrīks, kuram elektromotors palīdz mīt pedaļus, kurš atslēdzās, ja tu nemini pedaļus, vai arī atslēdzās tad, kad sasniedz 25 km/h ātrumu. Okay. Tad ir vēl pašgājēju velosipēds. Tas ir tas, kas ir bišķiņ jaudīgāks. Tas ir tas, kam jauda ir līdz 1 kW. Tas ir tas, kuram ir parastais akcelerators, proti elektromotors, kas dzen uz priekšu to braucamrīku bez pedaļu mīšanas. Tad viņam nav pedāļu vispār. Varbūt arī bez pedaļu. Okay. Lai gan es nevaru saprast, kā var būt velosipēds bez pedaļiem, bet tādu mūsu normatīvu aktu paredz. Okay. Pedāļi vienkārši domā, lai kur uzlikt kājas, pieņemsim tā. Ja? Tie jau būtu kāju balsti, ne pedaļi. Labi, jā. Un tad, bez tā visa, ja pēc būtības jums ir tas braucamrīks, kas ir aprīkots vai no iekšdedzes motoru, vai no elektromotoru, bet kurš brauc ātrāk pa 25 km/h, kuram motoru jauda ir līdz pat 4 kW, tad viņš ierakstās jau mopedos. Arī ar elektromotoru. Tad pēc būtības parastais elektrovelosipēds, klasiskā izpratne, 2 riteņi, pedaļi un motors, ja gadījumā viņam ir akcelerators. Turklāt pietiekami lielas jaudas motors, kas ļauj dzīties ātrāk par 25 km/h, tas jau varētu būt mopeds. Tā kā mopeds Rīga mums savu laiku bija, vai ne? Precīzais piemērs ir pat redzēts. Es godīgi varu pateikt, es biju patīkami pārsteigts redzot vienreiz kurjeru braucot ar šādu braucamrīku. Viņi nokāpa no saviem tiem krūtajiem, mūsdienīgiem īres, jeb šo nomastiem pašgājēju velosipēdiem un uzsēdās uz Rīgu. Lai gan tas īpaši viņus neglābs. Jā. Un tad attiecīgi tālāk aiziet visādi motocikli. Plus vēl atsevišķi kategorija sporta inventārs. Tie, kas nav velosipēdi, klasiskais unicikls, kas aprīkot ar kaut kādu tur motoru piedziņu, tiem arī dažādi spēles noteikumi. Ar sporta inventāru pieņemsim tie, kas ir bez piedziņas, skrituļslīdes, skrituļdēles, nezinu, kaut kas vēl, kas varētu būt tāds klasisks, ar ko var braukt. Tu drīksti braukt pa ietvem un pa velo ceļu, bet ne pa velo joslu. Pagaid. Velo ceļš un velo josla ir kāda atšķirība? Jā, jo velo josla un velo ceļš apzīmējami gan ar vienu un to pašu zīmi, bet velo josla tā ir tā speciālā daļa uz brauktuves, un uz viņas vēl ir papildus tas velosipēda piktogramma. Klasiskais piemērs, Čaka iela tā pati, jeb šo Bruņinieku iela. Un veloceļš tā ir tā daļa, kas var būt uz ietves vai uz kaut kāda, parka ceļa vēl kaut kur, kas apzīmēta ar konkrēto zīmi, proti uz zilā fona velosipēds. Baltais velosipēdiņš. Ok, labi. Un tad tālāk droši vien jāstāsta tā. Pa to velo joslu var braukt ar sporta inventāru ar elektropiedziņu. Var braukt ar parasto velosipēdu, var braukt ar pašgājēju velosipēdu, var braukt ar elektroskrējrīteni. Tā ir vēl viena kategorija elektroskrējrīteni. Jā, tur vēl nenonācām pie šī. Var braukt ar pašgājēju velosipēdu. Tātad elektroskrējrītenis, lai saprastu, vai jūsu braucamrīks atbilst kaut kam no šīm definīcijām. Tur ir 2 riteņi. Tad attiecīgi ir kaut kāda, tā pamatne, pie kuras piestiprināta stūres iekārta. Rāmis kaut kāds. Jā, bet pēc tam ir paredzējuši, ka tam arī var būt sedeklis, bet tas sedeklis nevar būt augstāk par 54 centimetriem. Tie ir tie sarkanie un zilie tādi. Jā. Zilie mums, man liekas, ir pazuduši. Tagad bija tas tūli. Tie ir klasiskie, tie bolta, gaiši zaļie, tie īrējamie braucamrīki. Jā.
Bet tie sarkanie, kur tu vari apsēsties? Šitais ir tas raids, viņš ierakstās zem pašgājēju velosipēdu kategorijas. Tas ir velosipēds? Pašgājēju velosipēds. Tā viņus pozicionē, un cik man ir zināms, viena no Eiropas Savienības dalību valstīm ir šāds atbilstības apliecinājums. Viņam ir apstiprināts atbilstoši Latvijas normatīviem aktiem. Tagad viņš ierakstās pašgājēju velosipēdu kategorijā. Okay. Labi, un ar tiem elektroskrējriteņiem es drīkst braukt pa kurieni? Pa velojoslu. Velojoslu. Arī pa veloceļu, ja tas ir uz ietves. Un tālāk sākās tā, ka kādreiz bija atšķirīgas definīcijas, atšķirīgi nosacījumi katrai no tām kategorijām. Uz doto brīdī valdība, izdarot tos grozījumus ceļu satiksmes noteikumus novienādoja. Tagad ar lielākoties visiem tiem divriteņu braucamrīkiem var uzbraukt uz ietves, ja gadījumā jums ir kaut kāda bīstamība uz ceļa, jeb šo šausmīgi intensīvu satiksmi, jeb šo ir, slāpšs, slīdens asfalts, ir bīstami, lai gan arī ietve būtu bīstama tādā mirklī, bet tomēr tad pieļaujam. Savukārt pašgājēju velosipēds uz ietves uzbraukt nedrīkst ne pie kādiem nosacījumiem. Tad jābrauc tikai pa brauktuvi. Jā, vai pa brauktuvi, vai ja ir tā speciāla infrastruktūra, proti velojosla. Tas ir tās būtiskākās atšķirības. Tālāk aiziet tā, ka, bija tie nosacījumi jau labu laiku pagājušajā gada novembrī stājās spēkā tās izmaiņas, pēc tam ieviesa to, ka pašgājēju velosipēdam tagad pēc reģistrācijas pārējais periods beidzās 1. maijā. Viņam obligāti jābūt arī apdrošināšanai. Tātad odstai, jā. Elektroskrējritenim tas nosacījums jau ir, man liekas, 1,5 gadu, ja ne 2 gadus spēkā. Arī jābūt odstai. Un elektroskūterim? Elektroskūteris tas jau ir elektromopeds. Pēc būtības viņam M1 kategorija, sākot no M1 un uz augšu. Ar velosipēdu vadītāju apliecību, manuprāt, ar viņu nedrīkstēja braukt. Tas pats jau viņš piemērs. Tas ir pilnīgi normāli, jo vienkārši tā kaudze, par ko mēs runājam, tur ir jāsagramo, jāpārguļ, un tad, man liekas, arī nebūs skaidrs. Jā, bet tad atkal ir jāatcerās vēl viena nosacījuma, ka ar velosipēdu var no noteikta vecuma piedalīties satiksmē, bet ārpus satiksmes, tie ir parka ceļi, pagalmi, daudz dzīvokļu nāmu, iekšpagalmi. Tur var braukt jau no kādiem 7 gadiem. Ja ne pat ātrāk. Tu nedrīkst izbraukt ārā no pagalma. Tieši tā. Bet tur, kur ir dzīvojamā zona zīme? Tur viņi arī drīkst braukt. Dzīvojamā zonā arī skaitās, bet tur ir jābrauc tā, ka, tomēr neskatoties to, kad ir priekšroka, tomēr ir jāskatās un jāmēģina kaut kādā veidā izvairīties no jebkādiem riskiem. Bet vienlaikus ar to, ja tās dzīvojamas zonas ietvaros mazais bērns ar velosipēdu, viņš nedrīkst izbraukt uz brauktuves viens pats. Pēc 7 gadiem viņš var izbraukt uz brauktuves, jebšu piedalīties jau lielajā satiksmē pieaugušas personas pavadībā. Pagaidām skaidrāks īpaši nekļuva, bet tas ir mani. Bet kā ir jums? Jūs kaut kādā mērā varat arī šos visus likumus kontrolēt? Tas ir jūsu spēkos? Viņi ir jākontrolē. Tas, ka jākontrolē, tas ir skaidrs, bet cik tas reāli iespējams? Mēs trenējam, mācām darbiniekus, esam izstrādājuši veselu virkni dažādu informatīvu materiālu, kaut kādā veidā ar paskaidrojumiem, kas ko kur. Ir būtiski atcerēties vēl vienu lietu, līdz ar mums darbojās Eiropas Savienības regula pa visiem tiem braucamrīkiem, izņemot tos velosipēdus un elektrovelosipēdus parastos. Visi pārējie reģistrējumi, viņiem ir specializētie kodi, kas visā Eiropas Savienībā caurvīta. Un attiecīgi tajā kodā ir ieprogrammēts ciparotais apzīmējums, kas te ir pa kategoriju. Atbilstoši tai var noteikt. Problēma jau tāda, ka tagad tas pārējais periods reģistrācijai, viņš tikko beidzies, ir vēl noteikti cilvēki, kuri vai nu aizmirsa, vai nu nepaspēja, vai nu neuzskatīja par vajadzīgi, nav aizgājuši. Tad te droši vien būs tādi nepatīkami brīži, ka mēs stādināsim uz ceļa. Mēs teiksim, ka mūsuprāt, tavs braucamrīks ir tas, un tev jādodas uz CSDD. Ja kāds dikti oponēs, tur, diemžēl, var būt līdz pat policijas rīcībai, kad šo rīku izņems, nosūtīs uz ekspertīzi, lai noteiktu un saprastu, kas tas ir pa braucamrīku. Bet jūs pieņemsim arī, jums ir pienākums kontrolēt un uzlikt kaut kādus sodus par to, ka viņš ar savu neatbilstošo kategoriju tur pārvietojas pa ietvi vai tieši nevis tā. Pa veloceliņu, bet velo joslu un nevis velo joslu, bet velo celiņu.
un tad tu vienkārši skaties tā, kas te mūs te pa kategoriju, tev vajadzēja braukt nevis pa turieni, bet pa turieni, tu ieraksties tur, šitur, un vienkārši. Es varu pateikt, ja jau mēs mēģinām gāzt mītus, tad attiecīgi visur, vienu brīdi cirkulē mīts par to, ka visi šie nosacījumi tas spēka tikai 1. maija. Nē. Ar 1. maiju mēs varam piemērot sodu nereģistrētiem pašgājēju velosipēdiem. Pārējie nosacījumi stājās spēkā jau 1. februārī. Un jau no 1. februāra bija jābrauc pa pareizām vietām. Labi, ok, februāris bija pāris braucēji, bet sākot ar 28. februāri, ar 27. man liekas, mēs jau sākam pievērst uzmanību un sākam kontrolēt. Ar marta beigām jau pilnvērtīgi aizgāja diezgan daudz braucamrīķi. Aizgāja pilnvērtīga kontrole, un kopumā, vismaz līdz 30. aprīlim, mēs bijām pārbaudījuši 500 braucējus, kas ir bēdīgi. 175 no tiem brauca bez atbilstošas vadītāja apliecības, proti bez vadīšanas tiesībām. Un 48 reizes mums bija konstatēta nobraukšana, nepamatota nobraukšana no brauktuves un braukšana pa neatbilstošu infrastruktūru. Bet kā kopumā veicot šīs kontrolas, tie cilvēki, elektromobilitātes rīku, šo mikromobilitātes rīku vadītāji, viņi kļūst apzinīgāki vai tieši otrādā? Es gribētu teikt, tas, kas mani priecēja šogad, varbūt pateicoties dažādām informatīvām kampaņām, tas, ka tie grozījumi tomēr norezonēja, tas, ka, teiksim, bija izgaismota kā tāda būtība, bija veikti kaut kādi skaidrojošie darbi. Mēs pārorientējam savas izglītojošas programmas skolās. Mēs iekļāvām specializēt tieši šo tēmu, visu mikromobilitātes rīku izmantošanu. Es teiktu un pārliecinoši varu apgalvot, ka mēs redzam uzlabojumu. Mēs redzam uzlabojumu kaut vai tajā, ja iepriekš liela daļa, pieņemsim, cilvēku pat ar tiem uz lieliem ritiņiem pārvietojas pa ietvēm neskatoties, arī diezgan strauji braucot. Tad uz doto brīdi mēs redzam to, ka ir zināma daļa, teiksim, cilvēki, kas tomēr nobrauc un brauc pa brauktuvi, kas pārvietojas pa velojoslam, kas sākuši ievērot arī velojoslas virzienu. Kas ir pozitīvi, manā skatījumā, ir pozitīvi, ka mēs, pieņemsim, veicot šo te kontroli no 500 braucējiem, kas bija tur konstatēti kaut kur bez tiesībām, ar tiesībām, tikai 12 reizes personas bija reibuma. Es teiktu, salīdzinot ar visiem iepriekšējiem gadiem, tā statistika ir uzlabojusi. Tātad ne tik daudz, protams, vasara radīja savu. Vasaras izklaide, nakts izpriecas, pēc tam, nezinu, tā vieglā nokļūšana kaut kur. Bet, manās acīs tā situācija kļūst labāk. Bet kas biežāk tiek iesaistīti negadījumos vai arī pārkāpj šos noteikumus, tie ir privātie šie mikromobilitātes rīki vai nomas? Vai nav īsti tas zināms? Īsti precīzi nebūs zināms, bet ja mēs skatāmies, tad ir bieži vien ar nomas rīkiem brauc tie, kam nav pieredze ar viņiem braukt. Un tās izraisa to problēmu, jo viņi nav tik prasmīgi, viņi nevar savaldīt viņus, un tad viņi biežāk izraisa incidentus vai visādus apdraudējumus. Tā kā nokļūst negadījumos, tur ir jāsaprot, nokļūst negadījumos tie, kas brauc neuzmanīgi, un nokļūst negadījumos tie, kas brauc pārgalvīgi. Tāpēc es pārliecinoši apgalvotu, kas biežāk nevarētu, bet to, ka incidentus un apdraudējumus vairāk izraisa tieši nomas rīki, tas gan. Un ir kaut kas arī zināms par tādām biežākajām traumām, kas tiek gūtas šajos negadījumos? Te nevar salīdzināt, cik mēs komunicējam ar mediķiem, un arī valsts policija runā, un arī medicīnas speciālisti prezentē to savu statistiku. Tur būtu jāsadala, ja ar velosipēdu gūst parastās traumas, tā kā no negadījuma. Tur varbūt lūzumi, kritieni, nobrēzumi, izmežģījumi. Tad bieži vien smagās, ir īpaši sejas smagas traumas gūst tieši elektroskrējritiņu vadītāji. Tas droši vien pamatots ar tā braucama rīka konstrukciju, cilvēks stāv, smaguma centrs viņam kaut kur te pat priekšā iznes, tur mazākā bedrīte uz ceļa un ar seju pa priekšu. Gatavs. Un es atvainojos, vēl viena lieta, mums jau arī tā ķiveres lietošanas kultūra, ja no 18 gadiem nav ķiveri jānesa, tad viņu arī neviens neliek. Es tieši gribēju vaicāt, vai šīs te ķiveres, un es nezinu, varbūt arī kaut kāds papildu aprīkojums vēl, tur elkoņu sargi un ceļgalu sargi, vai tas kaut kā līdzētu un uzlabotu situāciju? Es domāju, viennozīmīgi tas līdzētu un palīdzētu, bet, es saku vēlreiz, uz doto brīdi, kamēr tas nav obligāts nosacījums,
Nu, tad, diemžēl, viņu velk apzinīgie vecāki saviem bērniem. Nevienmēr paši vecāki brauc ar ķiveri, bet vismaz bērniem velk. Bet pat ne visi vecāki ir apzinīgi. Bet jūs teicāt, ka tā ķivere ir obligāta līdz 18 gadiem? Skatoties ar kādu braucamu rīku, to atkal sakās. Jāatcerās vienu līdz 16 gadiem obligāti ar noteiktām kategorijām, bet es teiktu tā, no manas skatījuma punkta, tad līdz 18 obligāti vajadzētu. Pēc 18, tas bērns jau kļūst pilngadīgs. Viņš pats pēc būtības atbild par sevi. Tā kā es savējiem, pieņemsim bērnam ķiveri un braucu. Pat pagalmā pavizinoties ar velosipēdu, lai vēl ķiveri. Tikai tāpēc, ka man, godīgi sakot, arī kā vecākam, pieņemsim, man nav nozīmes, vai viņš uz ceļa, vai viņš pagalmā nokritīs uz galvas. Tāpēc labāk, lai viņam ir tā ķiveri. Ar ko? Vai ar riteni, vai skrējriteni? Tieši tā. Bet bija jau pirms kaut kāda laika diskusija ar šiem nomas skrējriteņu pārstāvjiem par šīm ķiverēm, un tas viennozīmīgi viņi teica, ka tas būs apgrūtinājums, sadārcinājums, un viss tur būs slikti. Jā, bet mēs varam pajautāt par skokiem. Bija mums vienu brīdi, kad parādījās elektroskuteri, kas ienāca tirgu. Viņi sākumā mēģināja sevi arī ierakstīt zem tā elektrovelosipēda definīcijas, proti elektroskrējritiņiem, kā viņi sevi mēģināja pozicionēt. Pēc tam, kad mēs tikam galā, kad ar visu to atbilstības apliecinājumu viņi ierakstās mopēdos, līdz ar to viņam ķivere ir obligāta reģistrācija, obligāta apdrošināšana. Komersants kaut kādā veidā, viņi sākumā pateica, ka tas rāžas viņam papildus kaut kādus izdevumus, bet ne tik traki, un viņi varēja nodrošināt. Un mēs redzējām ar skokiem, brauca ar ķiveriem, brauca ar numuriem un pārvietojas tur, kur vajag. Līdz ar to varēja arī komersants nodrošināt pienācīgu drošu pakalpojumu sniegšanu. Un, ja mēs paskatāmies, tad tagad, cik es zinu, Lietuvā viņi ieviesa tomēr obligātu ķiveri arī nomas koplietošanas elektroskrējritiņiem. Jo mums vēl ir privātie un koplietojami. Jo koplietojamiem ir savi nosacījumi. Tur arī stāvēšanas nosacījums diktē katra pašvaldība, vai gan uz parasto elektrovelosipēdu vai elektroskrējritini. Tur ir tikai ceļu satiksmes noteikumi. Tu vari nolikt, kur gribi viņi, ja tev ir privātais. Bet šīs ķiveres, tev būtu tā kā pašam sava ķivere? Kā lietuviešiem ir viņiem sava ķivere? Jāņem līdzi, komersants nodrošina. Tad tas baigo problēmu tomēr nerada. Tas ir vairāk tāda, ka... es teiktu, higienas jautājums. Jā, protams, jā. Bet tā, pagaidām, cik es sapratu, viņi ievies to šo sezonu. Tad ir jāskatās, jāklausās, jāpēta atsauksmes un kā būs. Vai ir kaut kādi arī vecuma ierobežojumi, ar kuru no šiem visiem aparātiem drīkst no cik gadiem braukt? Tā, es tagad mēģinu atcerēties. Tātad velosipēdī piedalīties satiksmē no 10 gadiem ar velo braukšanas apliecību. No 7 gadiem tikai pieaugušu pavadībā. Ja es pareizi atceros, elektrovelosipēds no 14 gadiem ar vadītāju apliecību, pašgāja velosipēds arī no 14 gadiem. Varbūt šeit tagad samelošu. Mēģinu atcerēties, acu priekšā sev likt to. Jā. Bet, aptuveni, jā. Un mopēdi laikam no 16 gadiem ar M1 kategoriju. Jā, tas skaidrs. Elektroskrējritenis arī no 14 gadiem. Ar vadītāju apliecību. Bet kā ir tie skolēni, kas ir zem 14 gadiem, viņi pārkāp šos noteikumus? Mēs zinām par vienu situāciju, kas, diemžēl, rezonēja un nokļuva sabiedrības uzmanības teiksim, tā zonā ar dēļ diezgan smagām sēkām. Sākotnēji bija konstatēti šādi gadījumi. Arī tad, kad šogad pozicionēja un stāstīja, ka tie notiekumi ir tādi, pirmajā mēnesī mēs bijām konstatējuši tajā skolēnu brīvlaikā. Tad, kad bija pirmās siltās dienas, parādījās uz ielām, mēs konstatējam, ka bija daži bērni, kas izmantoja, bet tur uz doto brīdi komersantam ir arī pienākums, teiksim. Viņš bija iepriekš, vismaz vajadzēja pārbaudīt vecumu. Un, godīgi sakot, daži komersanti grēkoja. Pēc visiem grozījumiem, attiecīgi, katram jaunajam lietotājam, kas reģistrējas, tika nodrošināta vecuma pārbaude. Bet bija vēl atsevišķi bērni, kuri paguva iepriekš piereģistrēties un varēja vēl izmantot lietotni. Cik mums ir zināms, sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru mēs bijām veikuši arī kontrolbraucienus, kontrolpirkumus, nevis kontrolbraucienus,
kur tāds speciālisti varēja pārliecināties, ka sistēma uz doto brīdi vairs neļauj pieregistrēties un neļauj izmantot nepilngadīgām lietotājiem. Tad tu nevari vienkārši apčakarēt tur. Nākošais posms, kas tagad ir, teiksim, komersantam koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem, komersantam šobrīd ir jānodrošina arī vadīšanas tiesību esamības pārbaude. Nevis atbilstošas kategorijas, viņi nav policija, viņam nav tur piekļuvi, bet vismaz visās viņu lietotnes vai tīmekļu vietnē ir nodrošināts tas, ka tev ir jābūt kaut kādā veidā, teiksim, vadītāja apliecībai, kuru tu nofotografē, viņi salīdzina. Teiksim, tur ir kurš izvēlās kādu risinājumu. Bet arī tas nepasargā, ja mums ir, pieņemsim, komersanti, kuri nodrošina šodien grupveida braucienus, tad attiecīgi viens pieaugušais var paņemt 3 braucamrīkus, vienu vadīt pats un 2 citus nodot. Jā. Nu jā. Tā kā vēl aizvien ir veidi, kā to radoši domā. Jā, bet tur ir tas moments, ka, cik es zinu, vismaz vienas platformas īpašnieki jau labu laiku iepriekš ieviesa kā tādu, teiksim, arī mākslīga intelekta risinājumus, kurš vienlaikus pārbauda svara, teiksim, punktus uz tās platformas, un attiecīgi viņš izvērtē, vai var pilngadīgais svērt tik daudz, vai arī, pieņemsim, ja brauc divatā, tad attiecīgi kājas nevar būt tādā veidā. Tur fizikā atkal nāk palīga. Okay. Bet kā šeit komersanti, viņi tā kā arī paši sāka vairāk rūpēties par šo drošību un... Viņus būtu jāsadala. Ir labie un ir tie, kuri grib šmaukties. bet tas ir uzlabojumi tā, ja mēs kopējo ainu skatāmies. Jā. Galvenais, ka nozare ir konstruktīva un atverta uz sadarbību. Protams, viņiem ir savi iebildumi. Es sapratu, viņi, protams, mēģina aizstāvēt savas kaut kādas finanšu, ekonomiskās intereses. Bet vienlaikus ar to viņi ir saprotoši, viņi saprot, ka šādas te problēmas vai tādas traģēdijas, ar ko mēs saskaramies, nebūtu viņiem visiem nodara skādi, viņu reputācijai visiem, tāpēc viņi arī pašā starpā mēģina nākt ar kaut kādiem ierosinājumiem un uzlabot situāciju. Kas ir tās lietas, ko nedrīkstētu un nedrīkst vispār darīt, pārvietojoties ar šiem mikromobilitātes rīkiem? Tad mēs zinām, ka, teiksim, braucot ar automašīnu, nedrīkst runāt pa telefonu. Tas pats arī attiecībā uz mikromobilitātes rīkiem. Kas ir tās lietas? Nedrīkst runāt pa telefonu, nedrīkst lietot kaut kādas viedierīces. Tāds pats aizliegums, jo arī, nosacīt, es no kontrolējušu iestāžu viedokļu varu pateikt, atbildība ir viena un tā ir pašā pantā. Nedrīkst ar mikromobilitātes rīkiem pārvadāt tādu kravu, kas pirmkārt palielina tos gabaritus, traucē, kas var apgrūtināt vadīšanu. Nedrīkst uzbraukt uz tām noteiktiem infrastruktūras elementiem, proti pašgājēju uz ietviem, pieņemsim. Nedrīkst pārkāpt vairāku citu noteikumu prasības, kas ir ar ceļazīmi, pieņemsim, diezgan aizmaršīgs priekšstats daudziem, un tīpaši jauniešiem, ka ceļu satiksmes noteikumi ir saistoši tikai mašīnām. Tā nav automobīļiem regulējums. Jā, viņš ir plašāk, bet arī mikromobilitātes rīkiem ceļu satiksmes noteikumus vispārējais prasības neviens nav atcēlis. Tad, protams, jābrauc pēc noteikumu. Un vēlreiz mēs varam runāt ne no juridiskā viedokļa, bet tīri no dzīves kaut kādas gudrības, teiksim tā, nedrīkst aizmirst un ignorēt pašaizsardzības instinktu. Tas būtu svarīgākais, ko vajadzētu darīt pirms sēsties uz šiem rīkiem. Vai stāties? Jā. Kas ir tās tie iemesli? Mēs jau sākumā parunājām, ka tātad viens ir, ka autovadītājiem nepatīk šie mikromobilitātes rīku lietotāji. Viņiem droši vien nepatīk autovadītāji. Kas ir tie biežākie konflikti un kā mēs ar viņiem varam tikt galā, lai tie būtu mazāk? Kas būtu katram jādara? Es droši vien pateikšu kaut ko tādu, kuru mēs parasti cienīt viens otru. Tik vienkārši. Jā, un domāt, atcerēties to, ka tu neesi viens uz ceļa. Es nezinu, pieņemsim, sakoties motosezonai, mums ir citreiz moto, logo, visādi sociālas kampaņas, viņi ir atgriezušies uz ceļa, tur vēl kaut kās, kāpēc ziemā nav jāskatās spoguļos? Vienkārši jāatcerās, ka ja tu brauc ar mašīnu, ja tu brauc ar jebkādu braucamrīku, tu jau esi paaugstinātā riska, teiksim, kaut kādā vidē.
Ar mašīnu, iepšu ar automobili, tu esi vēl augstākā salīdzinot ar jebkuru mikromobilitātes rīku. Un tad ir jāatcerās, ka uz ceļa blakus var būt jebkas cits. Pat pieņemsim, beidīgi mums joprojām ir citreiz negadījumi arī ceļu satiksmē ar automobīļiem, kad, piemēram, transporta līdzeklis apstājās pirms gājēju pārējās. Viens labajā ir joslā, braucot piebremzē, apstājās, un otrs, kāds mēģina lidot. Šādi te momenti viņi rada, jāatcerās, nezinu, ja tu apsēdies pie stūres, te bija jābrauc ar pilnu uzmanību, piesardzību, domājot par to, ka ne tikai tev ir, piemēram, nezinu, tā dzelzs buņģa apkārt, varbūt vēl ar rāmi stiprināta, vēl kaut kā bruņu mašīna, ka daudz citu cilvēku apkārt. Ne tikai cilvēku, arī dzīvnieku. Arī dzīvnieku, tā skaitā. Bet... Vai nav gadījumā tā, ka šo velosipēdu, visu mikromobilitātes rīku lietotāji, viņiem savukārt tā apziņa ir pavisam citādāk, ka tas ir kaut kāds, nezinu, štrunts, kas tā kā nav īsti satiksmes dalībnieks, un es te čik, ka viņi tur pabraukšu. Jums 300% taisnība lielai daļai tā arī ir, viņiem šķiet, ka tas nav nopietnas rīks, tāpēc, bet tas ir tas, ko es teicu. Ir jāatcerās, ka ceļu satiksmes noteikumi attiecas arī uz viņiem, jo tiklīdz tu piedalies satiksmē, tev ir jāievēro. Un tik tiešām, lai kā nebūtu, bet es jau vienreiz teicu, un es turpināšu tā teikt, ka ceļu satiksmes noteikumi ir rakstīti ar asinīm. Ko šis nozīmē, ja tā plašāk paskatāmies? Ja mēs sākam vispār kaut kādā veidā vēsturiski sāka kaut ko regulēt uz ceļa braukšanas kārtību, pēc tās slavenas avarijas Jaunajā Orleānā laikam kaut kādā tur pirms 200 gadiem, kur uz visu štatu bija 2 mašīnas. Jā. Ir 2 transporta līdzekļi, viņi beigās sadurās, atrada viens otru. Tieši tā. Un mums parādās dažādas novitātes, kaut kādi regulējumi, jauna luksuforu signāli, pieņemsim. Parādās jauni nosacījumi, maina ceļazīmes, maina satiksmi, ievieš kaut kādas, ātrumu mazināšanas rīkus, ātrumu vaļņus. Tas tikai tāpēc, ka konkrētajā vietā kādreiz kādu nobrauca, kādu notrieca. Bijis smags negadījums, kaut kur pamaina luksuforus, maina luksuforu signālu intensitāti, ievieš kaut kādas tur trajektoriju, maiņas rīkus, infrastruktūras uzlabojumus, tikai tāpēc, ka tajās vietās kaut kas kādreiz bija smags noticis. Un bēdīgi ir tas, ka mēs sākam apzināties to potenciālo risku tikai tad, kad jau kaut kas noticis. Ar taču to darīt iepriekš. Bet ir iespējams preventīvi kaut ko novērst un saprast un risināt. Tas ir tas, ko mēs cenšamies darīt ar saviem izglītojošiem pasākumiem izglītības iestādēs. Jo, piemēram, tā ir kategorija, kuri pēc gada, pēc 2, pēc 3 varbūt atkal ķers grābs tos braucamrīkus un vizināsies pa ielām. Mēs pieņemsim vēsturiski katru gadu pirms vasaras brīvlaika mēs stāstam, respektīvi uz mācību gada beigām mēs stāstam, kā jāuzvedās uz ūdens, pie ūdens pludmalēs. Un pirms mācību gada, jeb sākoties mācību gadam, mums klasiski bija lekcija cikls, mēs ejam uz skolu un tīpaši maziem ķipariem stāstam par to, kā jāuzvedās uz ceļa, par ko jāatcerās, jo tad, kad atbrauc no vecmāmas, no laukiem, no vēl kaut kurienes, ka te pilsēta, tā satiksme ir stipri intensīva. Ja mēs atgriežamies pie negadījumiem, ja ir mikromobilitātes rīks iesaistīts negadījumā, tā secība ir tāda pati, ir jāzvana 112, jāinformē. Tieši tā, un neko neatšķirās vēl vairāk, ja tagad ir atsevišķiem braucamrīkiem obligātā arī odsta, arī transporta līdzekļu vadītāji ir pasargāti nedaudz no pārgalvīgas braukšanas. Ir jāziņo gan 112, gan jāpiesaka avārijas, un vienīgais saskaņoto paziņojumu, laikam, ar tādu braucamu rīku nav iespējams noslēgt pagaidām. Tas ir pagaidām. Gan jau, ka ja to parādīsies vairāk un vairāk, gan jau būs arī šāda iespēja. Vai nav tā, ka viena no lietām, kāpēc cilvēki šos mikromobilitātes rīkus izmanto tik plaši un ar šiem pēdējiem ierobežojumiem, tie nav ierobežojumi, bet noteikumi, kas uzliek tomēr ierobežojumus, viņi paliks kaut kā mazāk. Nav tāda sajūta, vai tomēr ies plašumā vēl aizvien turpināsies tā attīstība? Es domāju, ka tik un tā ies plašumā, jo tas ir diezgan ērti, ja jums jāpārvietojas kaut kur centrā. Pieņemsim, ja jūs paņemat mašīnu transporta līdzekli ārpus vasaras brīvlaika. Pieņemsim, tajā siltajā laikā, kad jau notiek mācību sezona, jeb šo mācību gads. Tas taču ir, tu stāvi pilsētā 10-15 minūtes izbrauc kaut kādus atslēgas krustojumus, paņem mazo braucamrīku,
Bet, restīvi, tā ideja tāda ir nevis ierobežot šos mikromobilitātes rīkus, bet padarīt tos drošākus ar visiem šiem noteikumiem. Noteikuma ideja viennozīmīgi ir tāda, plus es varu pateikt, lai gan neuzskatiet, ka es šobrīd mēģinu ar kaut kādiem citiem, ideoloģiem sataisīt to satiksmi iekļaujošu. Iekļaujošu un ērtu visiem, vienlaikus domājot, paredzēt, drošāku pārvietošanos mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībnieku kategorijām. Pirmkārt, a priori sakam, ar ko teiksim, grozījumi par gājēju ietvēm, pašgājēju velosipēdu braukšana, jeb nosacījums, ka viņiem jābrauc tikai pa brauktuviem, nav domāts, tāpēc, ka kāds gribēja tieši noregulēt konkrēto kategoriju. Lai šie braucamrīki, kuri var braukt pietiekami ātri, neapdraud gājējus. Tālāk, kāpēc viņiem ir atsevišķa infrastruktūra, atsevišķi kaut kādas zīmes, atsevišķas joslas izveidotas, atsevišķi regulējumi, lai viņi arī justos droši pret iekšu pasargāti no automašīnu. Ja pieņemsim, kādreiz tur tā lieta, ka tu aizdzen viņu no ietves uz brauktuvi, un tur būs nākamais ienaidnieks, kurš tur taurēs. Tā arī ir. To mēs redzam arī šodien. Ir kādreiz sudzās arī gan velosipedisti, gan elektropiedziņas mikromobilitātes rīku lietotāji zvanās, sudzās, piefiksē numuru, ka kāds brauc agresīvi, mēģina nospiest, mēģina kaut kur nepamatoti pietuvoties, agresīvi tur apdraudēt. Tā ir sadzīve. Diemžēl, bet tā ir mūsu tā sadzīve, un šī ir tā joma, kur cilvēki kādreiz izpaužās, to savu agresivitāti, sliktu omu kaut kādā veidā izpauž tieši pret citiem. Es ceru, ka daudziem kļuva skaidrāks nedaudz par šiem te rīkiem, kur drīkst braukt, kā drīkst braukt, un varbūt tādi pēdējie preventīvi ieteikumi, lai šī te vasara visiem būtu jauka un patīkamām emocijām. Es teiktu tā, ja kādam ir grūti pašam noorientēties tajos normatīvajos aktos, kas tagad kaut kur ir izdomāts, var apskatīt CSDD mājaslapā, arī Rīgas pašvaldība diezgan labu informatīvu infografiku nopublicēja, lai viņus varētu atšķirt, tas ir viens. Bet manā skatījumā galvenais, kas būtu veltīts katram, esiet droši, esiet piesardzīgi un cieniet viens otru. Cieņa ir tā lieta, kas laikam mums ir drusciņi jāpamācās. Es ceru, ka tas mums sanāks. Paldies jums un skatieties visas podcasts droši vien nedroši epizodes mūsu YouTube, Spotify, tv3.lv un noteikti apmeklējiet arī Balta drošības akadēmiju, kur būs arī daudz drošu padomu, kā justies droši. Tiekamies nākamreiz!